Es jau saprotu, ka man kā Kremļa rokai šai valstī pat nav tiesību uzrunāt īstos latviešus, tomēr nevaru nepamēģināt. Es tikai gribētu, lai katrs vienotības, progresīvo, Nacionālās apvienības, kā arī ZZS vēlētājs apiets un vismaz līdz 3. oktobrim paturprātā vienu faktu. Aprīlī mūsu valstī tika uzsākts vērienīgs iepirkums, kā rezultātā mēs jau jūlijā sākām nogādāt Ukrainai 48 dīzeļģeneratorus, un iepirkuma kopsummu pārsniedza 1 miljonu eiro. Bet šodien, 25. augustā, 3 dienas pēc sestdienas vētras, daudzbērnu ģimene ar 9 mēnešus veco mazuli Demenes pagastā joprojām dzīvo bez elektrības, jo, lūk, ģeneratoru viņiem vajadzēja iegādāties pašiem. Tas ir arī viss, kas jāzina par vienotības un tās sabiedroto valsts vadīšanas stilu. Un man grūti iedomāties pie pilna prāta esošu cilvēku, kurš vēlētos, lai mēs šādi turpinātu dzīvot arī nākamos 4 gadus.